So I wanted to ask you, what are your views on what are the key conditions for Latvia to enter the global architecture markets? I personally, because I am not an architect, yes, so I do not know the very precise details, but a lot of this is to do with the perception of Latvia itself. So is Latvia seen as a place for good design, for good architecture, for a lot of creativity? So one of the main conditions is to be seen as a place that has those qualities. You may individually find some star architect who suddenly becomes, the best person we've ever heard of. The danger is that that person will escape to, I don't know, wherever else. So I would always emphasize these slightly wider conditions, in my opinion. Kaut kādas lietas ir, kas mainoties paudzēm notiek vienkārši. Šobrīd Latvijā ļoti maz strādā. Mēs redzējām Mārtiņu pilē, tāda arhitekta, kas jau ir, kaut kādu daļu dzīves jau dzīvojuši rietumos un ieguvuši izglītību. Un ar vienu kāju jau faktiski ir tajā. Tie ir, bet, tā jaunākā paudze, tie arhitekti liela daļa, viņi mācās un strādā kaut kur rietumos. Viņam varbūt tā saikne ar Latviju jau ir stipri maza. Viņš šeit nepraktizē. Es domāju, ka tas vienkārši ir laika. Kaut kādām paudzēm mainoties, tas agri vai vēl notiksies arī tāds process. Vai Latvijā izglītība arhitektūras jomā ir tāda, lai jaunos arhitektus un speciālistus, lai viņi būtu konkurētspējīgi? Jā, paldies, par jautājumu. Tieši man likās, ka tas, ko es arī īsti nepateicu paneļa diskusijā, ka es kā pasniedzējs un fakultātes vadītājs tiešām godīgi patiesi ticu tam, ka tieši izglītība, jaunas zināšanas un spēja pielietot praksē būs tas pamats izmaiņām kultūrā, par kurām mēs visi runājam un kuras mums tik ļoti šodien nepieciešami. Un runājot par konkurētspēju, protams, to ir pārāk spiest, taču priekšnoteikti, manuprāt, ir ļoti labi, jo statoties kaut ko nozīmē to, ka šeit ir gan latviešu mācītāji, gan ārvalstu speciālisti, šeit arī nepārtraukti notiek zināšanu un ideju apmaiņa, šeit notiek informācijas apmaiņa, studenti mācās no pasniedzējiem, pasniedzēji mācās no studentiem. Tas modelis ir ļoti atvērts un brīvs, un šobrīd, man liekas, viņš uzrāda ļoti labs rezultāts. To labi var apskatīt mūsu studentu skatēs, darbu skatēs un prezentācijās, kas mums notiek. Un drīz nepārtraukts, un studiju process mums ir organizēts tā, lai students visus savus projektus komunicētu arī sabiedrībai, visdažādākajos veidos, caur mēdījiem, caur prezentācijām, caur izdevumiem. Mums studenti paši avīzi, pirmoreiz Latvijas vēsturē, tagad arhitektu pašu avīzi, kur otrais numurs iznāk šogad. Tā kā es esmu ļoti pozitīvi noskaņots. Es teikšu tā, tas potenciāls ir milzīgs. No pašiem arhitektiem ir atkarīgs, kā to potenciālu izmantot. Bez potenciāla nav. Mums ir ļoti labs fons, mums ir kultūra vieta, mums ir savu, varētu teikt, maz aptverams kolektīvs. Mēs esam savā starpā pazīstami. Mums ir ļoti tuvu sabiedrotie, mums ir ļoti īsie, kā komplektē mazai valstī, īsie ceļi pie vadības, pie partneriem kaut kur. Tādā ziņā mums ir kolosāls iespējas. Jautājums tikai viens. Tās iespējas jāprot izmantot. Vēl viena tāda praktiska lieta ir Valsts kultūra kapitāla fonda mērķu programmas dizaina un arhitektūras eksportam.
Šogad ir paredzēta 20,000 lati, varbūt kādam liekas, ka tā nav ļoti liela summa, bet tas ir tā kā starts. Ceru, ka nākamgad būs vairāk naudas, un šī programma tiks atvērta jau šonedēļ. Tātad būs iespēja pieteikties gan arhitektiem, gan dizaineriem. Un otra lielākā mērķa programma, kā jau iepriekš minēja, ir radošo industriju pilotprojektiem ar budžetu 100,000 lati. Tā kā es domāju, ka šie ir sākuma soļi, un faktiski tas jautājums ir atvērts, un ir ļoti daudz, kā lai saka, arī jautājumu arhitektūras nozarei, tieši pašiem nozares profesionāļiem, par to, kā mēs varam gan sadarboties, gan arī jautājums par to, cik pati nozara, cik arhitektu biroji ir gatavi reālam eksportam.